Tas, kāpēc ir jālūdz Dievam, kurš visu zina. Visu par tevi zina, sen jau zina. Jā, kāpēc jālūdz? Tāpēc, ka mums nekas nepienākās. Mēs neko neesam pelnījuši. Apskaties uz cilvēku nožēlojamo daļradi. Kas jums pienākās? Par ko? Nekas nepienākās. Tas viss ir no Dieva žēlstības. Tieši tā. Viņš dod savu žēlstību ar cerību, ka tu kādu dienu, varbūt viņš tomēr kaut kad paskatīsies uz mani, un viņš ļauj strādāt visu to ārprātu darīt dažādākiem cilvēkiem, ja, un pacietīgai. Tas tā kā no ar vecākiem, ja. Tev varbūt tavs bērns, bet bērns arī var būt nekrietns. Tāds, kas dara pāri visiem, jā, lamājās un čīkst un neklausa un visu kaut ko. Vai vecāki viņu nemīl, viņi mīl, viņi uztraucās, viņi domā, kur viņi iesākt un gaida cerībā, ka kaut kas kādu dienu izmainīsies un mēģina tā un tā. Dievs jau tieši tāpat pret mums attiecās.